Ar aitām pie galda vienkārši kaimiņi runājām. Nu, ko darīsim ar zemi? Viņš saka, ko lai dara? Nu, vajadzētu tev vislabāk, viņam vēl tur tā zemē 8 hektāri vai kā, viņš saka, nu, tur tā man nav svarīgi, bet tev, Raiti, vislabāk būtu audzēt aitas. Es saku, nu, jo, kāpēc paņem kādas 15 aitas. Naudas jau arī nebija, tā pa žarkā tur strādāju, zin, tur cik jau tās aldziņas tur bija, zin, tas apmēram 8 gadi atpakaļ, tā varēja būt. Jā, nu, aizbraucu, vienā saimniecībā paņēmu jērus. Rudens jērus paņēmu, tur sanāca ar visu aunu, zin, ar to teķi sanāca, nu, 15 gabali. Visa šī teritorija ir domāta aitām. Sadalīti pa aplokiem, tur ir jēriem un te ir aitām. Aitu mātēm domāts viss. Piebaroju ar auzām, miltiem, nu, piedevas dod klāt. Pats audzēju auzas un to, ko izaudzēju, tas arī aiziet viss aitu mātēm. Mana nejauša ideja, kāpēc es nevaru jēru gaļus, nu, izžāvēt, vienkārši priekš sevs. 2 jēras tā nokauvu, tā noturēju, tajā marinādē iznāca pasakaina gaļa. Manu ideju pavilka, atbalstu deva un pavilka uz augšu. Tas bija atbalsts no Eiropas Savienības līderi, ja. Tas bija bez viņa projekta, es nebūtu tik tālu ticis vispār. Jā, tas ir dabūju iekārtas nopirkt vismaz nepieciešamās, kas ir, jā. Pēc līderu projekta es tur tiešām lieli līdzekļi. Šī ir darba ceks darba, kur es darbojos, te no nalīšana notiek, jēra gaļas uz šī galda, jā. Šeit pēc tam ir tovēri, kur ir trauki, kur ir marināde, salikta iekšā ir, jā. Tad 3 dienas apmēram marinēja. Pēc tam ejam uz žāvētavu tur. Tur ir žāvētavā, kur notiek marinētās gaļas žāvēšana, jebkādas gaļas var žāvēt, jebko, tikai bioloģiskā saimniecība man ir tā kā. Te ir piltuves, kas notiek taukī, lai netiktu uz ūdens, lai viņa nepaliktu melna. Viņas, lai paliktu krāsa, galvenais krāsa ir. Jā, arī tas ir baigi ietekmē. Un garša arī mainās uzreiz līdz ar to. Te ir pateicības raksti, visādi zina, un atzīmības raksti, un naudiņš pat atzinības rakstu. Bijušais ministrs. Jā, un diploms Rīga Food, kā saka, 3. pagājušajā gadu septembrī. Tas par piešķīru. Garšoja, jēra ribas, jā, baigi. Ārā izžāvē un nāk uz iepakojumu. Atdzesē un iepakojamais. Šis ir vakuma maisiņiem. Iepako šeit ar vakuma maisiņiem, saliek produkciju iekšā vakuma šeit maisiņā, ieliek iekšā un iepakojas. Uzlīmes, kur ir tāpat tās sataisītas un viss te jālīmē un termiņa. Pārējo, kas man paliek pāri, pieņemsim, ir tāda produkcija, ko cilvēki stilbiņi atdalīti tiek samalta. Gaļas mašīnā, desas var taisīt. Pēc tam notiek uzglabāšana, plus 6 grādi, leduskapis uztur, viņš nav saldētā nekāda, bet uzglabāšana produkcijas gaļas. Jā, žāvētās gaļas produkcijas uzglabāšana. Tā kā principā man ir viss, ar ko nodarboties. Līderu projekts ir devis man visu, ko nepieciešamo, lai es darbotos tālāk. Mēs atrodamies pašlaik Lubānas pašvaldības izveidotajā projektā caur līderu projektiem, kas bija tirdzniecības vietas izveidošana vietējiem amatniekiem un mairažotājiem. Un tā, nu, pilnīgi likumsakarīgi mēs esam arī šeit apdzīvojuši šīs telpas amatnieki un mairažotāji. Pašlaik mēs esam it kā vairāk amatniecības daļa, bet nākošajiem līderu projektiem ceram arī izveidot tieši mairažotāju sadaļu, jo tai jāatbilst visām PVD prasībām. Sākums varbūt bija tāds lēns un pagrūts mums, jo biedrība izveidojās kaut kur pirms 7 gadiem un bija 1. aprīļa joks, jo reģistrācijas datums ir 1. aprīlis. Būtiski atšķiras tie cilvēki, kas izveidoja biedrību un kas pašlaik darbojas.
Tajā brīdī bija tas tāds uzrāviens, pirmā biedrība un tur tādi entuziasti un no sākuma likās, nu ko mēs tur veidosim, bet bija jauki. Izveidoja vieni, bet aktīvo darbību turpina pavisam citi, kā tagad audējas, filcētājas. Un tad mēs esam lēnām apvienojuši klāt cilvēkus, kuri nu vienkārši viņiem ir darbiņi. Viņi atnes savus darbiņus, viņi tā kā drusciņi gūst, neteiksim daudz materiālu, varbūt atbalstu, bet gan darījumu, gan noteikti, ka viņi ir izlikuši, un ja kāds vēl nopircis, tad ir pavisam jauki. Nu, un tā mēs esam apdzīvojušies ne tikai raudējām, kuras bija tas pamats it kā, un pamats arī visai apmācībai Lubānā, un ir sevišķi meitenes sauda pilnīgi pašas, nāca tautu deju kolektīvu meitenes un auda sev tērpus. Tas bija vispār tāds uzrāviens, es domāju, un tādu diez vai otra būs. Nākošais bija kludziņu pinēji, bija interesantu ļoti daudz, gan arī 20 cilvēki pieteicās sākumā, bet, protams, tas nav tik vienkārši un viegli, kā izrādījās, un līdz ar to konkurences apla mūsu vecajiem pinējiem nav. Bet, nu, toties te ir tagad izveidojušās lupatiņdeķu pinējas, ļoti aktīvas, tautas tērpu pinējas ir, nu, un filcētājas ir samācījušās, adītāji dažādi, tamborētāji, nu, katrs ko kurš apgūst, un tam mums bija vienā gadā, pirms 2 gadiem, veidojām ceturtdienas vakaros tādu pasēdēšanu, un tad vienkārši kurš ko mācēja, un ja kādam citam interesēja, tas tad mācīja vienkārši un rādīja, un viens no otra idejas guva. Un šī vieta, es domāju, mums tagad ir ļoti jauka. 2009. gadā šī māja nodega, un tad mēs bijām tādas dilemmas priekšā, ko ar viņu darīt. Nu, ņemot vērā, ka šis ir centrs, un tā bija vispār vēsturiska māja ar dziļām saknēm, nospriedām, ka viņa noteikti ir jāatjauno. Kā viena no idejām, ka mums ir ļoti daudz amatnieku, mājražotāji tā tālāk, bet viņi katrs darbojas par sevi. Un bija tā doma, ka šajā mājā, šajā pirmajā stāvā mēs varētu ierīkot vienu kopīgu telpu, kurā tad viņi visi apvienotos, darbotos kopā. Un es domāju, ka mums šī ideja tiešām ir īstenojusies, mēs viņus esam apvienojušies, viņi arī cītīgi strādā un ne tikai paši ņemās, bet arī izglīto Lubānas noda iedzīvotājus, jo ir organizēti vairāki kursi iedzīvotājiem gan par pīšanu, gan par aušanu, gan par citām tradīcijām. Nu, tas arī bija mūsu mērķis galu galā. Un te jūs visi faktiski radošais kodols, ja? Jā, ķertākie. Mums ir amatnieku dzimtas koks, kur ir māte un tēvs, jo viņi ir tie sācēji, un tad mēs esam bērni. Mēs esam bērni. Pavisam 19 kādi. Nu tad kopā vēlējumu latviešu tautai. Radošumu. Kas grib dzīvot vienos priekos, tas lai stājas amatniekos. Es skatos, tu esi paņēmis šo veco padomu laika tā kā interjerā, ja? Ienācis, vai tas tā vienkārši sagadījās? Vairāk vai mazāk, paldies par to visu jāsaka, ir valdes priekšsēdētājiem, kurš arī vienlaicīgi ir mans tēvs, kurš saglabāja to 90. gados. Un principā ēdnīca ir strādājusi kopš ēkas uzbūvēšanas. Gadu precīzi nepateikšu, varētu būt kāds 77. bet es tā tagad tad man jāskatās ir, jo tik sens es neesmu, ka es atcerētos atvēršanu viņas. Nu, ēdnīca strādā vairāk vai mazāk kopš tās dienas, un tagad mēs arī cenšamies saglabāt to pašu veco interjeru, to pašu visu, tikai, nu, kas ir beigts, tas ir beigts, ko vajag atjaunot, atjaunojam, bet, nu, tā konceptuāli visticamāk, kad nemainīsim neko, jo ierodās arī kādreizējie lubānieši un priecājās par to, ka te vēl viss ir paveicts. Pateicoties līderu projektam, arī ir dažas iekārtas iepirktas. Ir leduskapis jauns, tas ir bišķi energoefektīvāks un tā produkcija var glabāties vairāk vai mazāk svaiga. Nu, tāpat arī izlietnes, galdi, ja te bija vecākas, gan bija dažādi materiāli. Šitai telpā bija kaut kādas vēl Vācijā ražotas no plastmasas, tad nu, tagad ir nerūsējošā tērauda Latvijā ražotas. Agrāk šī pati produkcija cepās mums uz šī grila,
Tas bija daudz, kā saka, laikietilpīgāks pasākums un varbūt arī energo neefektīvi. Tā pašlaik cepas šādā krāsnī ar mitrināšanu un ar grilu. Visas šīs gaļinietes izcepās ātrāk un arī kvalitatīvāk. Manā skatījumā veidiem, kā to kvalitāti noturēt, ka tā produkcija ir svaiga, viņa netiek principā atkārtoti sildīta un meitenes ir jau apmēram sapratušas tos apjomus. Viss tiek svaigi cepts un gatavots un varēja teikt, ka no pannas nonākus pa tiešo šķīvi. Tas ir bišķiņ laika ekonomija, kad mēs varam tā ieskriet, izdarīt un doties atkal tālāk darbos. Arī nedaudz modernizējām trauku mazgāšanu, papildinājām mūsu veco trauku mašīnu ar vēl vienu. Paplātītes arī bija tāda diezgan nopietna investīcija, ja godīgi jāsaka, pavisam nopietna, jo varbūt tā rūpes saprast, bet tā viena paplāta maksā 15 eiro. Jā. Un tā kā, ja iepērk 80 paplātes par 15 eiro, tas var sarēķināt, cik tas viss kopā apsisāt. Mēs prasījām, lai būtu neslīdoša virsma vairāk vai mazāk. Tāda kā gumijota. Vai to var redzēt? Var redzēt, rielots. Jā. Lai neslīd tie šķīvi pa viņu un tā, tad tas arī to maksā. Katrā ziņā tas palīdz mums attīstīties ātrāk. Jo to, ko mēs būtu darījuši lēnām pamazām, tagad mēs izdarījām ātrāk un varbūt mums arī būs iespēja izdarīt citus darbiņus pie sakārtošanas, pie kaut vai pie zāles sakārtošanas. Varbūt arī vairāk paskatīsimies uz projektiem, jo līdz šim mēs uz projektiem kā tādiem neskatījāmies, jo pamatnodarbošanās ir tirzniecība, mazumtirzniecība, un līdz ar to mēs nevienā projektā tā īsti nederam iekšā. Šī gadījumā, kad līdera noteikumi atļāva mums piedalīties ar savu ēdināšanu, tas bija pluss. Un to mēs arī centāmies izmantot. In 2013. gada februārī sākām strādāt. Jaunieši izteica vēlmi, ka viņi grib mūzikas instrumentus. Meklēju iespēju, rakstīju. Redzēju iespēju lauka atbalsta dienestā. Guvu pašvaldībā atbalstu, ka viņi piekrīt līdzfinansēt. Visu izpētīju, kādus instrumentus gribam, kas ir tas labākais par optimālāko cenu. Un rakstījām projektu. Iesniedzām, izturējām, saņēmām atbalstu, veicām visu iepirkumu procedūru un ap novembri mums jau instrumenti bija pie mums. Viena liela būtiska lieta, ko es ļoti gribu un cenšos darīt, ir mazliet domāt citādāk, uzdrīkstēties, justies pārliecinātiem arī nākot no tādas mazas pilsētas. Tomēr būt ar pašapziņu, mācēt, būt tikpat radošam ar iespējām. Tāds ir tas jauniešu centra mērķis un mūsu uzdevums. Radīt to drosmi, radīt iespēju viņiem izpausties. Mūzika ir viens instruments, radošums, zīmēšana ir otrs instruments, grafiti, stencili. Nākamais solis mums noteikti kaut kur aizies arī deja un teātris. Tādas lietas, kas jauniešiem pēc tam dod to pašapziņu, ka viņi var. Ir jaunieši, kas pieslēdzās uz pasākumiem. 10, 15 jaunieši, ja ir kāds pasākums, viņi nāk. Tad vēl ir dalībnieki, aptuveni kaut kādi 30, tās ir fotoorientēšanās sacensības. Tā mūziķi mums ir kaut kādi 10,
kas ir tādi aktīvie un kas grib un muzicē un nāk un mācās. Bet tas mainās. Pēc gada nāk septembris, nāk citi ar jaunām interesēm. Ģitāristos ir kaut kādas 7 meitenes un 6 zēni. Nu tā šogad bija, lai jaunieši pierastu, ka tā ir vieta viņiem, lai viņi sajustos, ka viņi ir droši un atnāk līdz šajienei. Viņi atnāk, viņi redz, viņi nāk arī nākamā reizē. Nu tā, tam vajadzīgs laiks. Ja kāds kaut ko paņem, tad pieraksta un tad mēs atkal atnes atpakaļ un parakstās. Nu tā. Kaut kā cenšamies arī turēt paši rūpi un būt atbildīgi par to. Kaut kā nav mums tādas sliktās pieredzes. Man ļoti patīk, kad jaunieši te jūtās labi. Un viņi to uztver tā arī ļoti tā personīgi. Viņi man zvana svētdienā un saka, ka viņi ir iestājušies tajā un tajā augstskolā, ka viņiem ir svarīgi arī pazvanīt Lindai. Un tas ir tā forši. Tas ir forši. Tie ir arī tie rezultāti, kad viņi jūtas vajadzīgi un viņi jūtās piederīgi šai vietai. Un viņi to jūtas arī gan atbildīgi. Mēs nevarētu pašvaldība finansēt šādas kvalitātes instrumentus. Mēs noteikti nevarētu. Un tad šo lielo ieguldījumu, viņš ir būtisks mūsu darbībā noteikti. Mēs esam Lubānā, mēs esam uz Parka ielas. Mājas numurs ir 6, bet šitādai dzeltenai mājai šī ielā garām laikam neviens nevar paiet. Esam pie vecās muižas klēts, kas ir saglabājusies. Muiža gan jau ir nodegusi un tā vietā ir cita ēka. Pat pāri ielai uzbūvēta tā kā, ja kādreiz uz klēti nesa dažādus labumus, rudenes ievāktus, tad faktiski šeit top un taps, kā tos labumus sastrādāt mums šodien pieņemamā izskatā vai veidolā. Tas ir augļu ogas, kā jau arī daži labi dārzeņi sulu dod, tad to mēs visus pārstrādājam šķidrā, patīkamā dzērienā, gariem ziemas vakariem. Vēsturiski šī telpa ir Lubānas muižas klēts, tāpēc uzņēmums saucās varbūt Aivieksts klēts. Šajā telpā ir bijis arī maize cepta un saimniecības preču veikals, un 20 gadi šī ēka faktiski netika lietota. Te no tās ēkas, kā saka, ir tapis ražošanas cehs, kur var saspiest, sasmalcināt augļus, ogas. Te ir rabarberi atnesti jau sasaldēti. Arī rabarbers mēs varam izspiest. Rabarbers ir dārzenis, bet vienalga mēs varam izspiest. Pēc tam viņus ceļam ārā, liekam, tāda liela vanna ir, un saliekam vannā, un tomēr kaut kāds laiks paiet, kamēr viņu atkausē. Un tad, kad tās viss ledus ir atkusis, tad mēs to sulu liekam sulas spiedēni. Tā pagaidām ir nolikt maliņā, jo ogas vēl īsti nav ienākušās, un rabarberi tūlīt tiks spiesti un tā tālāk. Un tad sulas spiedi ir 2 veidi. Viena ir lielāka, ko mēs varam saspiest, kas ar ūdeni darbinās, un otra sulas spiedi ir mazāka, ko mēs ar fizisku roku spēku darbinām. Princips sulas spiedēji ir līdzīgs kā visām lielām vindaritavām un tā tālāk. Iekšā ieliek maisu, starp maisu un cilindru iepildām sasmalcināto masu vai atkausētās ogas. Liekam vāku virsū un pievienojam pie vai ūdens vada mājās vai speciāls sistēmas, kas vienkārši pumpē ūdeni tai cilindrā, un tas cilindrs izplešoties izspiež to sulu uz āru. Sulu mēs savācam. Gribam dzidru sulu, ejam filtrēt. To mēs varam nofiltrēt filtra bloku ar visu sūkni apakšā, ieliekot iekšā vajadzīgo filtru. Ar aupjumu, mēs varam iegūt, nofiltrēt no biezumiem, varam iegūt dzidru vai pavisam sterilu sulu. Mēs ieliekam pedāli, noliekam, viņš pats automātiski sapildās iekšā.
Tad, kad vajadzīgais līmenis ir, viņš aiztais ciet, ka gaiss vairs neiet ārā un pudele gaida uz attiecīgi aizkurķēšanu. Ja gribās turēt kaut kur siltumā vai pagrabā šķidrā veidā, tad parasti mēs pasterizējam lielos katlos. Šita tie katli vairs nav. Mums ir jaunākas lietas. Katlā ielējam ūdeni, kur silda spēcīgas elektrības sildītājs. Un šeit pa vienu galu mēs ielaižam sulu iekšā, un viņi pašplūsmā tek cauri uz otru galu ārā. Un tādējādi faktiski tā sula iztekot cauri, bez skābekļa piekļūs. Mēs viņu ātri uzkarsējam, sapildām pudelēs, burkās, vākojam ciet. Ražotājs uzrāda 90 litru stundā jauda, bet pilnīgi pietiekami, lai spētu vākot 3 litru burkus tikai. Izvertu šitās lietas. Tātad mēs esam ieradušies pie viena no mūsu realizētajiem projektiem. Un mūsu biedrība sauc Aborieši. 2014. gadā realizējām līderu projektu aprīkojuma iegāde aktīvās atpūtas nodrošināšanai un dažādošanai. Strādājam ar iedzīvotājiem, organizējam dažādas pasākumus. 8 kanoja laivas ar visu nepieciešamo tām aprīkojumu, tātad glābšanas vestēm, airiem, ūdens necaurlaidīgajiem mantu maisiem, 12 velosipēdi, ar dažādu izmēru rāmjiem un arī tam nepieciešamo aprīkojumu, tātad ķiverēm, vestēm, atslēdziņām, saslēgt ar ko pēc tam, 4 teltis, guļammaisi, guļampaklājiņi un viss nepieciešamais aprīkojums tātad dabas takas uzturēšanai un labiekārtošanai. Tātad gan motorzāģis, krūmgriezis, drošības ekipējums. Tad papildus arī tam mēs vēl strādājam pie tā, kad labiekārtojam tātad laivotājiem atpūtas vietas Aivekstes upes krastā, mūsu novada robežās. Un ļoti labi noder arī šis te aprīkojums tam. Un arī šī te piekebe, kuru mēs izmantojam laivu transportēšanai, un savukārt, tad, kad jāved kaut kur velosipēdi tālāk, tad mēs transformējam šo te režģi ārā un uzliekam tentu un varam pārvadāt arī velosipēdus. Aivekstes upē laivojam tik ilgi, kamēr nav upei pārgājis pāri ledus. Ja? Tā ka visi droši lūdzu esat aicināti uz Lubānu, apskatīt šo skaisto vietu, izbraukt ar laivu, padzīvot skaisti zaļākajā, gandrīz vai zaļākajā novadā Latvijā. Vēl gribēju pateikties saviem sadarbības partneriem, tātad Lubānas novada pašvaldībai, biedrībai Meirānieši, Aivekstes Ozoli. Pateicos arī Rēzeknes novadām par sadarbību, Balvu novadām, Lubānas novada jauniešu centram un visiem palīgiem, kas ir palīdzējuši man realizēt šo projektu. Un domāju, arī palīdzēs turpmāk realizēt tālāk manas tragās idejas. Aha. Bet izstāstīji, tu sadarbojies ar visādām vēl. Viens jau tu galā netiec. Tev vajag vēl biedrības, vēl vajag palīgus, vai ne? Jā, katrai biedrībai ir savi mērķi un savi uzstādījumi, ar ko viņi iet uz priekšu. Un līdz ar to reizēm nākās sadarboties savstarpēji, lai varētu realizēt kaut kādu pasākumu. Un, teiksim, laivošanas ziņā, tad tu ņem kaut kādu taisa pavasara talku, es skatos, šitā vietiņa arī ir iekopta. Jā, šeit parasti mums notiek lielajā talkā talkas diena. Tad sanāk visi entuziasti, kas šeit uzturās pārsvarā vasarā, ziemā, slēpo, visi nāk palīgā un mēs strādājam. Un ar katru gadu to teritoriju paplašinam un iekopjam. Līdz ar to tas liels prieks ir un visi mēs šo vietu uzpasējam, līdz ar to arī te valda kārtība un miers.